Šodien mēs parunāsim par trauksmi, bailēm, nedrošību. Un, es šo tēmu uzsāku jau pirms kāda laika, bet šodien mums pievienosies arī Irita un padalīsies ar savu redzējumu, ar to, kā to redzēt burtos, ko var darīt no grafoloģijas perspektīvas, lai mazinātu šādu tendenci. Un es savukārt bišķi pastāstīšu, kā tas izskatās no astroloģijas perspektīvas un arī, protams, tajā skaitā, ko mēs varam darīt, lai trauksmi, nemieru, iekšējās drošības sajūtas trūkumu mazinātu, tādus globālas lietas mēs izrunāsim. Sagaidīsim mēs Iritu, viņa droši vien plīt kaut kad mums slēgsies klāt, un tad mēs sāksim runāt, bet jūs droši varat sūtīt savus jautājumus, savus komentārus par šo tēmu. Tātad mēs šodien runājam par trauksmi, iekšējās drošības sajūtu, iekšēju nemieru un visām citām izpausmēm, kas ir viens liels tāds traitnes iemesls, kas ļoti bieži patiesībā nostrādā kā bremzes faktors ceļā uz kaut kādu izaugsmi, vienalga, kurā sfērā jūs viņu gribat finansiāli, attiecībās, pašvērtējumu izaudzēt un tālāk un tā joprojām. Tā. Slēdzies klāt. Un, protams, tāds otrs lielais mērķis šim laivam ir iepazīstināt ar Iritu tos, kuri vēl viņu nepazīst. Lūdzu, tā ir Irita. Čau, Irita. Čau. Es no dušas pat taisno. Ļoti labi. Svaiga sajūta nekad netraucē. Es plānoju žāvēt matus, un tad es paskatījos pulkstenī, un bija tieši 2:30, un es tā upsī lidoju. Paši izkaltīs. Tālāk, es tikko teicu, ka ka vispār šī laiva tēma ir trauksme, iekšējās drošības sajūta, iekšējais nemieris, bet vispār tāds mans otrs mērķis šim laivam ir iepazīstināt ar tevi tos, kuri tevi vēl nepazīst, jo kopš mūsu pēdējā laiva ir pagājis ļoti ilgs laiks, un ir ļoti papildinājusies auditorija, daudz kas ir mainījies, un es ticu, ka vismaz pieredze rāda, ka visdrīzāk ļoti daudzi arī tie, kas te tagad ir, tevi nezina kaut kādā mistiskā veidā. Starp citu, jūs varat ielikt plusiņus, vismaz tie, kuri tagad klausās dzīvējā, cik daudzi no jums zina Iritu, un mīnusiņus tie, kuri nezina, kas ir Irita, ko viņa dara, kā viņa palīdz cilvēkiem, jo tas, ko viņa dara, ir kaut kas vienkārši fenomenāls, ļoti kruts, un es noteikti katram iesaku saskarties tieši ar Iritu un ar to, kā viņa grafoloģiju iznes pasaulē. Nu, rekur, jau atrodas cilvēki, kas nezina, kas ir Irita, tad es tiešām ļoti, ļoti no sirds iesaku iepazīties. Nu, te es redzu tādus vecākus savas auditorijas pārstāvjus, kuri liek plusiņus. Tālāk, bet Irita varētu varbūt tad pāris teikumos, vārdos varbūt nesanāks, pastāstīt par sevi, ko tu dari un kas vispār ir grafoloģija. Jo es jau teicu, ka mēs šodien runāsim par šo trauksmes tēmu no divām perspektīvām. Es iedošu astroloģisko perspektīvu, kāpēc vispār uz to ir svarīgi skatīties un ko var darīt vismaz vispārīgas lietas, lai šo tendenci mazinātu un varbūt saprast, kur šī tendence vispār ir, jo daudziem liekas, ka viņi ir ļoti mierīgi. Man tā kādreiz likās, bet es tur tādā trauksmē dzīvoju, Jesus Christ. Tālāk, un tad otra perspektīva, no kuras mēs skatīsimies, tā būs grafoloģija. Un lai tad cilvēki saprot, kas ir grafoloģija un no kādas perspektīvas mēs kaut ko skatīsimies, tad iepazīstini lūdzu ar sevi, pastāsti, kas tu esi, ko tu dari. Jā, super. Man milzīgs prieks te būt un milzīgs prieks atkal ar tevi būt laivā. Es pat neatceros, kad 2 gadi atpakaļ mēs vai kad mēs runājāmies laivā ļoti. Mazāk bišķīt, es atradīšu pēc to. Jā, ne, kaut kad es vēl redzēju mūsu tos laiviņus, ka ir lentē kaut kur baigi apakšā. Un tā.
Bet, jā, liels prieks redzēt plusiņus daudzus, kas mani jau zina, un arī mīnusiņus. Vienmēr esmu priecīga arī satikt auditoriju, kas mani nezina. Tad ir forši, tad jūs uzzinat, un uzzinat, man liekas, vienu no labākajiem veidiem, kā iepazīt grafoloģiju, kas ir viss par un ap mūsu rokrakstu, tas, ko mēs rakstam ar pildspalvu vai zīmuli. Un, jā, grafoloģiju vārdu varbūt kāds arī nezinu, bet tas ir grafo rakstīt, logos vārds, ļoti vienkārši tulkojums. Un rokraksts parāda mums mūsu esošo situāciju, mūsu raksturu īpašības, kas ir nevis tās, kas mums ir paredzētas vai kaut kad nākotnē būs, bet tās, kas ir tagad. Un arī tas, ko man visbiežāk jautā un saka, ka cilvēkam rokraksts mainās un mainās katru dienu, tās ir mūsu sajūtas, emocijas konkrētajā brīdī, un tās arī rokrakstā var redzēt, un tā kā mums mainās sajūtas, mainās noskaņojums, stresa līmenis ir mainīgs arī. Tad tas ir tas, ko var redzēt rokrakstā, kas ir tagad, tās ir tās mainīgās lietas, un tieši šīs mainīgās lietas, jo trauksme arī ir diezgan mainīga. Tagad mēs nomierinamies, mums vairs nav trauksme. Un rokrakstā uzreiz to var redzēt, kad trauksme ir beigusies. Nevar redzēt rokrakstā, kad viņa beigsies vai ka viņa tūlīt nāks, bet var redzēt, ka ir tagad cilvēks stresā. Rokrakstā tīri labi var redzēt arī to, kura joma sagādā stresu un vai tas cilvēkam, tīri subjektīvi, vai viņš streso par nākotni vai par pagātni. Jo parasti tagadnē stresa nav, kad mēs esam šeit un tagad tieši šajā mirklī, tad tiešām tas ir vismierīgākais mirklis, bet ko līdz mēs sākam uztraukties, kā būs, kas būs, ja notiks tā, kas tad būs un ja nenotiks, parādās stress vai par pagātni. Kad bija, kāpēc tā notika, taču varēja citādāk notikt, un ko man tagad darīt, un tā, un tad mēs esam tur aizmugurē, pagātnē, un tās lietiņas rokrakstā var redzēt, un tā kā diagnosticēt sev, un tas ir tāds labs instruments, un to, ko Sandra teica arī, ka citreiz cilvēks nemaz nezina, ka viņš ir stresā, bet patiesībā ir, arī šo var redzēt rokrakstā, ka stress ir uzkrājies, un savā pieredzē, jau es esmu izanalizējusi vairāk kā 4000 rokrakstus cilvēkiem, tad tiešām tur, kur ir tas uzkrājies jau stress, jau ilgu laiku, tad, ja cilvēks nepiekrīt kaut kam no raksturojuma, tad viņš saka, nē, es neesmu stresā. Labi. Ja cilvēks pats arī tā nejūtās un nav arī, viņš tajā brīdī arī nav vairs vēl gatavs ar kaut ko ar to darīt un nomierināties, viņš var paturpināt tajā stresā dzīvot, bet, agrāk vai vēlāk kaut kad mums visiem stresu beigsies. Kā beigsies, tas jau ir mūsu rokās. Jā. Tieši tā, bet es tev teicu, tas bija tieši par mani. Es tiešām nesapratu, ka es tā dzīvoju, un man bija hronisks, konstants stress. Principā es visu laiku tādā, plus mīnus vidēja stresa līmenī pavadīju, un es to sapratu tikai tad, kad tas beidzās. Un kad es sajūtu tādu brīvu iekšēju sajūtu, ka es jūtos droši runāt to, ko es domāju, es jūtos droši būt tāda, kāda es esmu, un man nav bail, ko kurš padomās. Man nav bail, kā tas pēc tam izvērtīsies. Man nav tās multenītes, ko es sev tur zīmēju. Kā tas būs? Kā pasaule reaģēs uz šīm lietām? Ir tāda iekšēja pārliecība, ka vienkārši viss būs kārtībā. Un pat ja kāds noreaģēs ne tā, kā es to gribētu, tad tas tāpat kaut kad beigsies. Un, to sajūtu var piedzīvot, un tad, kad tu viņu reāli izjūti. Un es par šo tēmu, mēs no astroloģijas perspektīvas runājām vienā lekcijā, kur es stāstīju tikai no astroloģijas perspektīvas par šo. Un es jautāju cilvēkiem, lai paceļ zālē rokas tie, kuri jūtas pilnīgi droši mājās, būt tādi, kādi viņi ir, izrunāt ar partneriem pilnīgi visu, vienkārši būt pašiem un atļaut sev
teikt, kā viņi domā, justies tā, kā viņi jūtas, nenosoda sevi par savām sajūtām, jūtām, jo sevi tur nosodīt kaut ko slāpēt neskaitās stresa menedžments, tas ir kaut kas cits. Un man pacēla rokas varbūt 2 cilvēki no tur 30 kaut kādiem. Jā, tas bija, bija kā bija, bet es ļoti labi saprotu, jo kaut kad man arī tā likās, ka es kaut ko nedrīkst teikt, vai arī, ka kaut kas tur slikti tā un slikti šis, un tad vēl ir cilvēki ar savu viedokli, kuri varbūt ir autoritātes kaut kādā brīdī, un kuri stāsta, ka, par šīm lietām nevajag runāt, to nevajag stāstīt, un to nevajag arī bla, 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 un tad tu dzīvo savā tur mikropanikas kastītē. Tālāk, bet kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc ir svarīgi manā skatījumā vismaz saprast, ka tu atrodies šajā konstanta hroniska stresa stāvoklī, vai arī vispār, ka viņš ir tāds, diezgan regulārs, jo, protams, ka mēs visi tur satraucamies, ir kaut kādas situācijas dzīvē, vēl kaut kas, tā ir arī daļa no mums, kas ir svarīga, jo kaut kādā mērā šis stresiņš, bailes mūs pasargā no kodām lietām, kur mums nebūtu jāiet, piemēram. Līdz ar to tīri tā, fizioloģiski tam ir kaut kāds pamatojums, un tas ir vajadzīgs, tas, ka mums ir iespēja iestresot, bet vai tas ir vajadzīgs ikdienā, tas ir cits jautājums. Un, ja mēs paskatāmies no astroloģijas perspektīvas par šo iekšējo drošības sajūtu, par mūsu tādu emocionālo mugurkaulu, ka mums ir labi, mierīgi, kad mēs uzticamies pasaulē, kad mēs varam baudīt dzīvi, nedomājot par to, kas tūlīt būs vai nebūs, vai arī, ak, Dievs, ko es tur vakar pateicu, vai arī kā es tur uzvedos, vai arī ko es tur izdarīju, un ko tagad par mani padomās, drīzāk neviens ar mani vairs nerunās, ak, Dievs, ak, Dievs, ak, Dievs. Par to atbild mēnestiņš mūsu natālajā kartē. Ja kāds nezina, jūs varat droši aiziet uz manu profilu, iziet astroloģijas ābeci, jūs sapratīsiet, kas ir mēnestiņš un aptuveni, ko viņš tur nozīmē jūsu natālajā kartē. Un, principā, jebkuras sfēras attīstīšana, lai vai kas tas būtu, vai tās būtu finanses, vai tās būtu attiecības, vai tās ir attiecības ar sevi, savs pašvērtējums, kaut kādi mūsu talanti, jebkurš šis te process, kad es attīstos, kad es sevi demonstrēju, vienmēr noved līdz iekļūšanai kaut kādā turbulences zonā. Tad tas vienmēr novedīs līdz kādam nemieram. Kāpēc? Tāpēc, ka tas vienmēr būs kaut kas jauns. Tātad, ja es attīstos kaut kur, tas vienmēr man būs kaut kas jauns. Attīstība nozīmē, ka es to vēl nedarīju, tas manā dzīvē vēl nav bijis, tagad tas ir. Un visas šīs te jaunās lietas mūsu psihē ir stress. Un, un šis stress ir ļoti ok, un mēs viņam diezgan mierīgi tiekam pāri, sevišķi, ja mēs zinām kaut kādas metodas, kaut kādas ārpus zinātniskās puses, psiholoģija, ezotērika, grafoloģija, respektīvi, jebkas, kādā veidā mēs varam palīdzēt izcili, mēs vienkārši pieslēdzam tajā brīdī to vairāk klāt. Un ejam tālāk, speram tos lielos soļus. Bet, ja tam visam aizmugurē visu laiku ir šis hroniskais stress, kuru mēs pat nesaprotam, ka mēs viņā dzīvojam, mēs vienkārši visu laiku sevi sabotējam un mēs nemaz neejam tajā izaugsmē. Tāpēc, ka mūsu psihē tas liekas pārāk stresēni, viņai ir labāk sūdīgi, kā ir tagad, bet labāk, lai šis te nekas nemainās. Un šis ir iemesls, kāpēc, manuprāt, ir svarīgi tomēr atpazīt sevī, ka tas ir klātesošs un kaut ko ar to darīt, lai noņemtu nost to hronisko daļu tam visam un spētu iet tālāk un sasniegt rezultātus tajās dzīves sfērās, kurās mēs viņus vēlamies. Un mums katram ir šīs dzīves sfēras savas, kurās mēs tos rezultātus gribam šodien. Un mēs varētu operēt ar to situāciju, kas mums ir tajā brīdī, nevis ar 50 situācijām nākotnē, kuras vispār nav iestājušās un visdrīzāk nekad tā arī neiestāsies, vai arī ar 50 situācijām pagātnē, kuras mēs nekā vairs nevaram mainīt, jo vienīgais brīdis, kur mēs kaut ko varam mainīt, ir šeit, šodien un tagad. Tāpēc, kā cilvēks, piemēram, teica, ka var redzēt rokrakstā, ka šis te hroniskais stress, ka viņš ir, vai ir kaut kāda lieta, ko katrs, piemēram, pats var sev apskatīties, ka viņam tas ir, kurus burtiņus viņš var papētīt, lai vispār saprastu, ka tas eksistē viņa dzīvē. Forši.
tūlīt tās izstāstīšu, un ir tiešām burtu elementi, kuri parāda, un pasīsimies, cik daudz es jums varu šodien izstāstīt par tiem burtiem. Sandra zina, un tie, kas mani zina, arī zina, ka es varu laikam dienu runāt no vietas par burtiem un rādīt un stāstīt. Un ja vēl kāds jautājums parādās, tad pavisam poši. Bet tie, kas skatās tiešraidē un pēc tam ierakstā arī, tad droši var paņemt vai nu savus pierakstus kaut kādus, kas ir, zinu, ka Sandras auditorija daudzi sēž jau uzreiz ar kladu un pildspalvu un konspektē visu, ko Sandra runā. Jā, pieļauju, ka manējie arī zina, ka noteikti, ja jau es kaut kur esmu parādījusies, tad bez burtiem nekādi, tad būs noteikti arī burti un savu rokrakstu varēs papētīt. Ja jums ir savi pieraksti, skatāties tajos, ja ir iespēja uzrakstīt, jūs varat uzrakstīt 3 reizes frāzi izbaudīt lielisku dzīvi. Es viņu sev uzrakstīšu, jo es pēc 5 minūtēm būšu aizmirsus, ka es jums to teicu. Lielisku dzīvi. Jā, tur ir visi burti, kuros var redzēt, vai kaut kas mums nekrājās, un pats pirmais, ko jūs varat paskatīties, ir savus burtus I. Šajā frāzē ir 4. Pierakstos viņi varētu būt vēl vairāk, un paskatieties uz savu punktu, uz I. Vai tas ir kā punktiņš, vai arī tur ir svītriņa, ķeksītis, āķītis, jebkas interesants, kaut kas nav punkts. Varbūt aplītis, varbūt sirsniņa vai puķīte, tas nebūs stress, varbūt punkts kā punkts vienkārši. Nezinu, kāpēc krievu valoda nāk prātā točečka. Tas punktiņš, tāds apaļš. Jā, vienkārši tāds pieskāriens, tas nebūs stress, bet līdz ko tur ir svītriņas un komatiņu ķeksīši, tas jau parāda stresu. Un tas uzkrājies stress, kas ir ilgstoši, kur man tie cilvēki visbiežāk saka, ka viņi nejūtās stresā, ir tad, kad tā svītriņa ir tieši virs kātiņa. Ne pa labi, ne pa kreisi, bet tieši virs. Un jo garāka tur tā svītriņa uz I, jo izteiktāks ir tas stresa līmenis. Jā, pieņemsim, ka šitais nav I, bet tas ir I, te ir augsts stresa līmenis. Un tagad tātad tas ir uzkrājies, un savukārt te vēl var arī saprast, ja nav tieši virs kātiņa, bet ir uz priekšu, tā kā pa labi, tas ir stress par nākotni. To gan man cilvēki apstiprina. Viņiem tur ir vai nu kaut kāds lēmums jāpieņem, nevar izdomāt kādu pieņemt, vai darba maiņa, attiecību maiņa, vēl kaut kas, jo I-burts ir universālais stress, tā kā pa visu dzīvi. Un jā, par nākotni viņi pilnībā piekrīt, un atkal, ja tā svītriņa ir vairāk aizmugurē, kur būtu jābūt punktiņam, tas ir par pagātni, kas jau ir noticis. Un tas ir tāds universālais. Kamēr uz I-burtiem ir tās svītriņas, var, tur pietikt ar vieglām kaut kādām stresa menedžēšanas tehnikām, tas vēl nav tik traki, bet ja tas viss sāk kombinēties, pamēģināšu uzzīmēt, ja jūs skatāties uz saviem L-burtiem, un L-burts, man rādās pareizi, vai ne, nav spogulī? Ļoti saprotami, jā. Jā, es nevaru saprast, vai kā tur rāda. Jā, ja L-burtā augšā ir spicums, tātad tā ir rītīgi paaugstināta trauksme, un jo vairāk tādi spicumi, jo tur gan ir stipri nopietni jāpievērš uzmanība savai šai psiholoģiskai veselībai, savai psihes veselībai, jo tas jau ir mūsu neironu līmenī trauksme. Tas nav vairs psiholoģiska trauksmīta drusciņa, tur kaut kā nebūtu. Šīs ir tādas jau pavisam tā nopietnas lietas. Jāsāk mēģināt. Mēģināt, nav vairs punktiņi. Jā, tā kā, ja jums ir vēl tās svītriņas, bet nav L-burtā tā spicuma,
Principā ar klasiskām parastām stresa menedžēšanas tur tām tehnikām, elpošanas, jogas, meditācijas, viss kaut kas saules iedegšanas mehānismi, mēnesis tās atslābinošās darbības, viss, kas tur ir, pilnībā pietiks. Ja ir elburtos un daudz un ilgi, tur es teiktu, vajadzētu jau nopietnāku atbalstu, speciālistu atbalstu, no psihoterapeits, psihiatrs, dažreiz, ja pilnīgi visi augšā spicējās, negribu sabaidīt, bet es pēkšņi esmu kļuvusi drosmīgāka runāt tiešu valodu arī par nopietnām lietām, arī, kur vajag tiešām arī šo profesionālo psihoterapeitu vai psihiatra atbalstu. Un ja to dabū, patiesībā ir lieliski rezultāti. Bet ja jums elburts ir smuks, kā skolā mācīts, bez nekādiem asumiņiem, vienkārši apaļš, ne apaļš, bet tāds garants, tas ir riktīgi labi. Vēl viena lieta es uzreiz arī parādīšu, kam noteikti jāpievērš uzmanību, ir, ja elburtā apakšā ir tāds asumiņš, ja jums neaiziet lociņš, bet ir asums. Ir pieļaujams, ka viņš ir strups uz leju, tur būs citas neforšas iezīmes, bet tās nav par mūsu tēmu šodien. Bet, ja ir šitāds asums apakšā, un vispār, ja jums rokrakstā tie savienojumi ir asi, tādi visus gribās izlaust, tās ir apslāpētās dusmas. To, ko Sandra teica, nospiest sevi. Un teiksim, elburtā tas arī ir universāli par mūsu dzīvi, pēc tam tur visu dzīvi. Katrs burts atsevišķi var parādīt, kurā jomā tas parādās, bet šīs jebkurā gadījumā, teiksim, tie, kas ir tādi runīgāki uz āru, viņiem tā agresija nāks ārā komunikācijā pret citiem, tāds sarkasmus, agresīva komunikācija, ja tur rokraksts vēl uz kaut kādu fizisku agresiju, viņi kaut kādā brīdī var sprāgt un sist, bet savukārt tie, kas ir bailīgi runāt, kur tur ir zems pašvērtējums, bail, ko citi padomās, tad attiecīgi tiem aiziet uz veselību un ilgtermiņā slāpējot tās dusmas, tas noteikti izpaudīsies ķermenī. Ja nav savienojumi vispār, pirmkārt tas ir cilvēks, kurš ir ļoti tieši komunikācijā, bet ja elburtam ir strups tas lociņš, teiksim, piezīmēšu te klāt, kaut kāds šitāds te, kur apakšā nav, vai vienkārši kā svītriņi un nekas tur neiet apakšā, nelokās nekādā veidā, tiem cilvēkiem ir grūtāk definēt, saprast savas emocijas un arī grūtāk izpaust tās. Jā, tas ir, bet kaut kā, bet citos burtos tā būs visbiežāk tieši tāda komunikācija, saku, ko domāju, vienalga, kā citi tur jutīsies par to. Bet ne ļauni, ja cilvēks ir labsirdīgs, viņš tur nedarīs pāri. Ja cilvēks nav labsirdīgs, grib citiem kaitēt, tad būs nepatīkams tas cilvēks komunikācijā. Labsirdība ir burtiņos, ja viņi ir smuki apaļi, tādi bez asumiem, tādi forši ne perfekti apaļi, bet parasti apaļi burtiņi, tā ir labsirdība, tāpat, ja ir labs pašvērtējums, laba attieksme pret sevi, tie cilvēki arī nekad nedara pāri citiem. Citiem dara pāri tie, kuri paši ir sāpināti un jūtās slikti. Jā, es domāju, ka tas jau sen nevienam nav noslēpums. Jā. Tā ir tāda, tas ir fakts jau šobrīd, kas vienkārši ir vispār zināms. Vismaz tiem, kuri kaut kur mēģina vairāk kaut ko ieraudzīt, tiem, kas turpina tur citiem mokt un sāpināt, visdrīzāk pagaidām nav resursa nemaz paskatīties citā virzienā. Jo tas ir, tas dod kaut kādu enerģiju tomēr, ka tu kādam iedzel, un tad viņš reaģē kaut kā, un tev ir tāds, kaut kā tu uzpildies. Neveselīgi, bet, Jā, tā ir. Bet arī stress ir, ja tas stress ir par daudz, tad tas ir veids, kā tas stress iet ārā arī. Kā izlāda, tas stresa izlāda, jā. Tāpēc tas bojā attiecības. Protams.
Jebkura galējība nebūs palīgs veiksmīgu attiecību veidošanai, tas ir stabili. Un, jā, man liekas, nereāli vērtīgi tādu pašdiagnostiku sev uztaisīt, jo kā mēs varam paskatīties uz šo pašu tēmu tīri no astroloģijas perspektīvas, mēs varam pāanalizēt sevi, bet šeit ir tātad, tur, kur pieslēdzas astroloģija, tur cilvēkam prasās rīktīgs godīgums pret sevi un teikt sev, kā ir. Ne visi tam ir gatavi. Tāpat kā ne visi ir gatavi, pat ja tu rokrakstā redzi, pateikt, jā, tā ir. Cilvēks tāpat noliedz. Kaut arī šīs ir tās lietas, ko mēs vienkārši vairs, mēs nevaram to ignorēt, mēs nevaram to noliegt. Tev tas rokrakstā parādās, uzrakst, pasties kladītas savas, kuras tu tur raksti. Un tāpēc ir foršas arī tās dienas rakstīšanas prakses, ka cilvēki no rītiem vai kad viņiem tur ērtāk raksta un tā var paskatīties, pāanalizēt arī kaut kādus savus progresus, beigi noderīgi. Bet ja mēs paskatāmies no astroloģijas perspektīvas, tie, kas ir gatavi tā bišķi godīgi uz sevi paskatīties, uz savu dzīvi, var pāanalizēt. Parasti, ja mēnestiņš iet pa mīnusiem, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs atrodamies šajā iekšējās nedrošības stāvoklī, tādi bišķi trauksmēni. Protams, ka nekādā gadījumā nevajag diskreditēt speciālistus, kas ar to strādā, kas strādā tieši ar šīm tēmām un jau padziļināti, un reizēm tiešām cilvēks ir sevi aizvedis tik tālu, ka viņam vajag ne tikai speciālista palīdzību, bet vēl arī varbūt kādu medikamentozu iejaukšanos. Tas, protams, ir atkarīgs no konkrētās situācijas, bet es ticu, ka mūs neviens šāds gadījums neklausās visdrīzāk. Tāpēc runāsim par vieglajām tēmām un par situācijām, kad mēs vēl spējam kaut kā kontrolēt. Jo, protams, ka neviens tur neies pildīt savas mēnesi atslābinošās darbības, kad viņš vairs vispār nesaprot, kas ar viņu notiek, un viņš nespēja nokontrolēt savas darbības. Viņam liekas, ka viss tur rokas nestrādā, galva nekas nestrādā. Un tādas situācijas arī mēdz būt. Bet, ja mēs braucam pa mīnusiem, tad mēs atrodamies šajā trauksmes stāvoklī. Klasiski cilvēks vispār izjūt, kāpēc viņiem ir grūti pateikt, ka tā ir, jo cilvēkam ir tāda sajūta, ka viņš ir bišķi bezjūtīgs, tur trūkst empātijas un atslēdzas tie sensori, kas vispār mums atļauj just, jo, mēs esam konstantā trauksmītē, spriedzētā tad iekšējā, un ķermenim tas ir izdevīgāk atslēgt vispār kaut kādus sensorus, kas mums ļauj just, nekā turpināt kultivēt un barot to visu, jo tad tas pāraug tajā situācijā, kur mums vajag piesaistīt speciālistus un varbūt pat kaut ko vairāk. Tāpat tas ir žēlums pret sevi, tad, kad mēs sevi žēlojam, nevis par sevi rūpējamies, tās ir divas ļoti diametrāli pretējas lietas patiesībā. Un žēlums pret sevi ir viena no pazīmēm, ka mēs nejūtamies droši. Tas ir suburts rakstītais, ja, un tas ir, tā, kad šitā te garā kājiņa sākumā iet, ja, un tad viņš var būt spits augšā, var nebūt spits, bet mūsu skolā tā māca rakstīt, diemžēl. Diemžēl, jā. Tāpēc nevelti es tad jūs pakustināšu, ielieciet plusiņus, kuri raksta drukātos burtus vismaz drusciņi, kuriem miksējās, vai ne? Es tikai drukātos, jā, bet salieciet plusiņus, kuriem arī ir tie drukātie burti. Es iestarpināšos, šito nevar nepadalīties. Vai ne? Pagājuši piekdien man uzaicināja pie skolēniem, reku jau ir plusiņi, kas arī ar drukātiem raksta pareizi, pie skolēniem no 5. līdz 9. klasei. Tas ir laiks, kad cilvēki sāk kaut kā nebūt, viņiem ieviešās rokrakstā drukātais burts. Un man bija ļoti interesanti, jo es biju pirmo reizi pie bērniem tieši tajā vecumā, un es viņiem prasu, vai viņiem ir. Un viņi saka, jā, dažiem ir, daudziem vēl nav, 5. klasē vēl nē, bet tie, kas jau bija 8., 9. klase, tiem jau bija. Un es viņiem prasu, kāpēc jūs mainījāt? Un viņi neviens nezina, vienkārši nesaprot, kāpēc. Es atceros, kad es mainīju arī, man bija 15 gadi vai 14, man iepatikās. Es ieraudzīju, kā viņš izskatās, un man riktīgi iepatikās, un es nomainīju. Bet tas ir tas, ko mēs izņemam ārā. Personīgi vienmēr ir stiprāk par rokrakstu. Vienmēr. Ja mēs ar rokrakstu neko nedaram, ļaujam vienkārši plūst rokai rakstīt, kā rakstam,
vienmēr atspoguļos mūsu personību. Un vienalga, kā mums māca skolā rakstīt, ja kaut kāds elements, kas ir burtos, kā piemēram šajā vēlreiz ieteicu burtā šī garā kāja, kas sāks no pašas apakšas un nu, aiziet uz burtu, tā ir upura loma, tā ir sevis žēlošana, tā ir arī sevis noniecināšana, savu robežu neievērošanu, visa vaina novelšana uz apstākļiem. Tev nav tādi, es domāju, cilvēki tavā laukā, bet astroloģija ir lielisks veids, uz kā novelt atbildību. Es tāda zīme, nu, kad, nu, neko, nu, vairs, nu, ko tu no manis gribi? Es auns un auns, viss. Un, lūk, un tieši tāpēc cilvēki neapzināti nomaina šo pret drukāto burtu, jo viņu personībā nav vietas šai sevis žēlošanai, viņi uzņemās atbildību par sevi, un tā kā, nu, es nevaru ietekmēt šobrīd skolu sistēmu, bet es vienmēr visiem vecākiem saku, nu, nečakarējiet bērnus par tiem burtiem, māciet viņiem atbildību, vienkārši uzņemties atbildību par savām sajūtām, par saviem lēmumiem un sekām, un viņiem viss notiks tāpatās. Nu, neatkarīgi no tā, kā skolā māca tos burtus. Nu. Es arī nomainīju, burtu, man likās skaistāk. Man māsa tā rakstīja, un man tā patika, kā izskatās tas drukātais es, un tāds, es arī tā rakstīšu. Un man reizēm kaut kur ir tas parastais mazais es, bet viņš tik reti parādās, pat nevaru atrast nekur tagad savos pierakstos. Visur ir drukātie. Tā kā pie pieaugušiem es esmu, tad mēs arī redzējām, kas tiešraidē ir, tie plusiņi bija ļoti, ļoti daudz, kad es klātienē arī lieku pacelt rokas, kam tiešām mainās, jo principā pat cilvēki kautrējās no tā, jo ja es nepaspēju to pajautāt, tad kāds saka, klau, bet es rakstu burtu drukāto un rakstīto, un vienā vārdā var būt tāds un tāds, kas ar man nav kārtībā. Es saku, viss ar tevi ir superīgā kārtībā, un tā kā es prasu pacelt rokas, un tiešām 98% cilvēkiem ir šie miksētie burti tikai tam dēļ, ka viņiem tā sevi žēlošana nedara. Vai vismaz nedara visā dzīvē. Jā, nu, mēs tieši arī treniņā runājām, ka sevi žēlošanai jābūt kontrolētai sistēmai, ka tu uz minūti ieslēdz tādu, viss ir slikti, pasaulē tik ļauna, la, un tu atļauj sev to minūti vienkārši būt rītīgam upurītam un tad ej tālāk, bet tad, kad tas notiek apzināti, tas ļoti labi palīdz, nu, kaut kā noņemt spriedzi lieko. Tad, kad tas notiek neapzināti, tad ir tas, par ko mēs tagad runājam. Tas ir tas žēlums pret sevi, kurš visdrīzāk parādīsies arī burtos un nu, man kādreiz bija tur viss kaut kas skaists, tāds ļoti interesants rokrakstā, bet es īstenībā, tad, kad tu par tiem 8 teici, es piefiksēju to, ka es agrāk, es pat centos tā rakstīt, man likās, tas ir skaisti tā, un man bija nereāli daudz slāpētas agresijas dusmu, jo es biju laba meitene un nevarēju ne tur slikti runāt, ne arī kaut ko sliktu kādam teikt, neko, un nu, tad man bija gan elburtam kaut kāds asais, man bija kaut kam vēl, es liku tieši tiem kātiņiem tādus kā ķeksīšus. Varētu te burts arī būt, kas ir par darbu, kur darbā tev savs tēls bija jāiznes. Jā, attiecībās, tad tas ir k-burts, mazais k-burtiņš. Ja komunikācijā aburts. Jā. Komunikācijā, man liekas, arī bija, man aburtam arī bija tādi asumiņi. Jā. Un tagad vairs nav nekādu asumiņu. Varbūt rakstīt nemaz. Un pat neko nedarot, jo var jau strādāt ar rokrakstu, tas ir viens, bet ar tiem asumiem ir nereāli grūti strādāt, tāpēc, ka tur vajag iziet to nu, transformāciju savējo visu to ceļu cauri, kamēr tu pats apzinies un pieņem, jo tas ir nu, ļoti, ļoti sarežģīti, un tas uzdzen daudz liela stresa dēļ, tā jau vien ir tas lielais stress, ka jā, tur es pati neesmu izņēmums, man nav tādos parastos burtos, bet man ļoti daudz attiecībās ir, un tur es tur sevi turu, un vēl joprojām šad tad turu, bet nu jau viņš sāk mainīties. Es, man liekas, gadu strādāju ar mazo k-burtu, psihoterapiju, un nekas vienkārši. Nekas, nesanāk man, un es redzu arī dzīvē, jā, es joprojām tur piedomāju vēl kaut ko, bet tagad es skatos, ka, jau man kaut kāds 70 aiziet apaļie,
Es saprotu, nē, tas process, tas darbs ieguldītais sāk nest augļus, Jā. ka pamazām es Protams, atbrīvojos. ka viņš nesīs augsts. Man liekas, vispār visiem, kas ir svaru zīmes pārstāvji, vai arī tie, kas zina vairāk, kuri var paskatīties 7. māju sev, ja viņa ir piepildīta vai saulīta, tur iekrīt attiecību tēma. Un pirmkārt, prasme neturēt sevī lietas, nebūt labiņajam, un otrkārt, prasme sevi arī turpmāk nolikt pirmajā vietā, jo pretējā gadījumā tiem vienkārši ir izkropļojums. Mums liekas, ka mēs otru liekam pirms sevis, nodaram pāri sev, un pēc tam daram pāri visam. Un tas ir tāds nesmugs apburtais loks, kurā mēs esam, un visiem ar svaru kaut kādiem elementiem, attiecību tēma un vispār sevis noniecināšana attiecībās, slāpēšana attiecībās būs tas, ar ko būs jāpastrādā. Visdrīzāk tas būs, uz ko jūs redzēsiet savos Kāpēc es piedzīvu svaru zīmē? Ja te varētu atsevišķi uztaisīt kaut kādu intensīvu svariem, davai, draugi, pastrādājam ar savu pašvērtību, atvērtību un drosmi attiecībās. Jā, protams, ka tas nav attaisnāms, jo īstenībā tad, kad svari pārslēdzas uz sevi, tad, kad viņi uzbūvē savu foršu reputāciju, tad, kad viņi regulāri konsultējas, paši konsultē, viņiem pilnīgi nomainās perspektīva. Bet kaut kādā tādā neveselīgākā izpausmē, jā, tas var būt tādas sāpīgas situācijas saistībā ar attiecībām. Kāpēc tā notiek? Jo attiecības ir ārprātīgi svarīgas šīs zīmes pārstāvjiem, un to, tas gan nekad nemainās, tā vienkārši ir. Attiecības viņi ir svarīgāka nav vispār dzīvē. Un tas ir pilnīgi normāli, ka ir šāda iekšēja sajūta un viņu nevajag tur mēģināt no sevis izskaust. Tie ir cilvēki, kuriem attiecības ir ļoti svarīgas, attiecību kvalitāte ir svarīga, un atkal šeit, ja mēs pārslēdzamies uz to, ka tikai pašas attiecības ir svarīgas un otrs cilvēks, tas ir neveselīgi. Tad, kad mēs pārslēdzamies uz attiecību kvalitāti, kur kvalitāte ir atkarīga no abiem cilvēkiem, tas atkal uzreiz citādākus rezultātus parāda. Bet atgriezīsimies pie tām pazīmēm, jo visdrīzāk es kaut ko teikšu, un to būs vienkārši vēl piemēram. Metīšu latiņas, ja? Jā, gatavas! Es pilnībā arī turu, lai pārbaudītu. Apvainošanās būs izteikta pazīme, ka mums trūkst iekšējās drošības sajūtas, ka mēs nejūtamies, apvainošanās ir pārliecības par sevi trūkums, tad, ka mums trūkst pārliecības par sevi, tā arī būs viena no pazīmēm, ka mēs braucam mīnusā šajā tēmā, respektīvi, ka tur kaut kas iztrūkst, kaut kāda elementa, šī te drošās sajūtas, un tas, ka ar mani viss būs kārtībā, pat ja es pateikšu kaut ko nepareizi, tad viņas trūkst. Un kāpēc mēs apvainojamies? Jo ir pirmkārt ļoti daudz ekspektāciju, ir ļoti daudz dzīves nākotnē, un es izdomāju miljonus visādas lietas, savus scenārijus, jo ļoti bieži tā apvainošanās notiek nevis uz reālu situāciju, bet uz kaut ko iedomātu. Tāpat emocionāls kurlums arī būs pazīme, ka nestrādā kaut kas šajā ziņā un ka mēs tomēr dzīvojam pastāvīgā trauksmē un nejūtamies droši šajā pasaulē. Tāpat arī regulāra raudāšana, asaras. Un šeit arī, tad, kad mēs to daram apzināti kontrolēti, raudāt vispār ir ļoti labi. Es esmu raudāšanas ambassador, ļoti iesaku. Bet tad, kad tas notiek neapzināti, un mēs nesaprotam, kāpēc, mēs nesaprotam, priekš kā mēs dusmojamies uz sevi par to, ka mēs raudam, mēs pārmetam sev to visu, tad tā kļūst par problēmu. Ja mēs pārējam pie tādas saprotamākas lietas pie mūsu ķermeņa, kas mūsu ķermenī parādīs, ka mēs dzīvojam konstantā trauksmē, tā ir visa ķermeņa kreisā puse, jebkura situācija. Pat ja jūs visu laiku apdauzat sev kaut ko ķermeņa kreisajā pusē, tieši tā sanāk, tieši kreisajā pusē visu atdauzat, tas arī skaitīsies. Tās ir kādas problēmas ar krūtīm sievietēm, ar limfu, ar vispār jebkuriem šķidrumiem asinīs, tad, kad mums barības vielas kaut kādas neuzsūcas, respektīvi mēs tur visu laiku vitamīnus dzeram, nekas dzīvē nemainās no tā. Tā arī ir pazīme, ka mums vajadzētu, burtus sākt citādāk rakstīt, piemēram, vai savas mēnesi atslābinošās darbības pildīt. Tāpat ar kuņģi problēmas un kaut kādas strutas.
ja mums regulāri kaut kas iekaist, arī tā būs pazīme ķermenī, viņš sūta, un tas nav, un tas sliktākais, ko mēs varam darīt, ir nodirst savu ķermeni par to, ka viņam kaut kas nav kārtībā. Vai nevar normāli funkcionēt, man jāstrādā taču. Let's not the way to go, jo viņš vienkārši ar mums runā un mēģina pateikt, ka kaut kur citur kaut kas nav kārtībā. Un kur tagad ir, te mums izstāstīs kaut ko. Es tur pie apvainošanās gribēju parādīt divus burtiņus par darba vidi. Tas ir aburtiņš, ja apakšā asumiņš parādās. Šie cilvēki diezgan daudz apvainojās un ir kaut kāds aizvainojums tieši darba, hobiju, izglītības vidē un ar komunikāciju. Kāds kaut ko ne tā ir pateicis, vai viņš ir pateicis kaut ko un otrs nav pareizi sapratis. Un jo vairāk to asumu, jo vairāk šitais te ir tāds aizvainojums. Un savukārt attiecībās par partneri, tās atkal būs mazais G burtiņš, viņam, šitam tāds ļoti asas aizvainojums, bet tur spicums var būt arī augšiņā, bet jebkurā gadījumā, ja G burta ovālā parādās kaut kāds spicumiņš, asumiņš, tas ir aizvainojums pret pretējo dzimumu, un vēl attiecībās pretējo dzimumu tieši partneri, un vēl viens aizvainojums, tur arī cilvēki var daudz apvainoties, tie, kas šitā burtus raksta, tas ir šitais te āķītis aizmugurē, kas aiziet, tur velk līdzi līdzi aizvainojumu par attiecībām, no iepriekšējiem partneriem, varbūt vecākos redzēju, un tad vēl līdzi, un tad, kad ir jaunas attiecības, tad tam partnerim atliek kaut drusciņi nedaudz uzvējot atgādinājumu par iepriekšējo situāciju, un viss cilvēks ir apvainojies un dabū ar panu pa galvu citam otram par visiem iepriekšējiem pagātnes grēkiem, ko viņš ir piedzīvojis. Nu, tā kā, jo vairāk šitie asumi, burtos, jo trakāk, grūtāk ir ar attiecību veidošanu tagadnē, jo tur pagātne velkās līdzi un tas uzreiz rosina apvainošanos. To, ko tu vēl teici par raudāšanu, tur burtu man nebūs ko pastāstīt. tur man ir atkal... Jā, tur man ir atkal, tur ir viens piemērs, ja kādam interesē, tad es parādīšu šities milzīgas emocionālās svārstības, kas var pāriet tajā maniakālā depresijā, kur ir augšā lejā. Dāducim beidzot ir skaisti burti. Urrā! Man arī, starp citu, tad, kad mēs ar tevi sākām draudzēties, un es atceros, ka burti bija tā lieta, ko es rakstīju, un tur kaut kas nebija. Un pēc tam mēs kaut kur tikāmies, un es rakstīju burtus, un es ar viņiem nestrādāju. Viņi vienkārši mainījās paši. Jo tu strādāji ar savām attiecībām. Jā, tas bija ļoti skaisti, un ļoti forši to varēja redzēt rokrakstā, tā kā 100% izmantojot visu, ko ir tas stāsta, tas kolosāli palīdz sevi nodiagnosticēt, un ļoti bieži tas ir svarīgi, jo mēs esam tendēti sev bišķi sadirst, tāpēc, ka grūti ieskatīties patiesībai acīs, un tā ir ar visām tēmām, ne tikai ar šo, bet šodien mēs par šo. Jā, sevis melošanu kādreiz mēs varam atsevišķi paņemt tēmu, jo tur arī ir burti, kas lieliski parāda, ka cilvēks sev melo. Izcila tēma. Par melošanu, jā, tur viss kaut ko var parunāt, daudz, man ir ko teikt. Tā. Jā, kamēr es rakstīju apvainošanās burtus, es pa vidu nedzirdēju, ko tu teici, jā. Bet man liekas, man tur nebija burti. Gan jau man būs vēl kādi burti, turpin droši runāt. Tu par veselību runā, jā. Jā, bet to mēs varam diagnosticēt pie speciālistiem, kas strādā ar ķermeni. Kaut kādas varbūt tendences uz to var aiziet pie kineziologa, pie fizioterapeita, jau redzēt kaut kādas noslēdzas. Arī, piemēram, ja mums kreisajā pusē ir kaut kāda disfunkcija, tas arī būs viens no rādītājiem. Un, starp citu, kāpēc kreisā puse? Ja, es gan nezinu, cik daudz tas ir vispār saistīts ar kaut ko eksaktu, bet, ja mēs skatāmies tikai no astroloģijas perspektīvas, kas ir tīra ezotērika draugi, tad visa kreisā puse ir saistīta ar mammu.
Un tad, kad mēs ar šīm mammas tēmām sākam strādāt, kad mēs sākam runāt ar saviem vecākiem, piemēram, tad mums kaut kā pazūd, mēs vairs neatdauzam savu kreiso pusi, pēkšņi kaut kāda disfunkcija pazūd, iztaisnojas ķermenis. Man, piemēram, izteikti tā bija kaut kādas sāpes kreisajā pusē pazūd, tad, kad, es to gan darīju neapzināti, es vēl toreiz nezināju, ka tas vispār kaut kā ar ķermeni ir saistīts, bet vieni no pirmajiem uzdevumiem, un tas arī ir tas, kur mēs tagad aiziesim, uz to, kādi tad ir kaut kādi universāli veidi, dažus jau ir, te pirms tam nosauca, ko mēs varam darīt, lai sevi izvestu miera stāvoklī, lai ļautu sev pieņemt lēmumus un riskēt, nebaidoties par nākotni, respektīvi, kāpēc mēs to tagad daram. Tāpēc, ka bez strādājoša mēnestiņa, bez šīs iekšējās drošības sajūtas, bez prasmes menedžēt savas emocijas, nav iespējams neveidot tur kaut kādu ienesīgu biznesu, veiksmīgas attiecības. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nespējam drosmīgi testēt idejas, hipotēzes kaut kādas, tad mēs pat pamēģināt nevaram. Mēs pat kaut ko bišķi pamainīt tur nevaram, bez mainīšanas nekas nenotiek. Ja mums līdz šim šī schēma noveda tur, kur noveda, tad šī schēma turpinās vest uz turieni. Un, jo mēs vienkārši nespējam mierīgi pieņemt to, ka ne visas no tām hipotēzēm, no tām idejām nostrādās un ka ne viss ies pēc plāna. Tad mēs visu laiku tajās bailēs par nākotni atrodamies. Un lai mēs varam ar to menedžēt, to visu darīt un strādāt šeit un tagad, tāpēc ir vajadzīga tie mehānismi ikdienā, lai mēs sevi atslābinam, lai mēs iemācāmies vispār izjust to miera stāvokli arī un saprast, kas tas ir, lai parādītu savai psihei, ka mēs mākam, ka kur ir kaut kāda dirsi notiks, es zinu, kā atgriezties atpakaļ. Tad es pastāstu, tad es aiziešu uz tiem veidiem, kas tad tas ir. Jā, es mēģināju spogulī uzrakstīt B burtu, izrādījās, viņš tik riklīgi kroplīgs sanāca, bet var saprast, ka tas ir B burts. Tas mums ir drosmes burts, tas, ko tu saki par drosmi, un tā drosme ir vajadzīga. Un tā, ka tas B burts atkal rokrakstā simbolizē mūsu ķermeni, un ļoti daudz var veselības lietas diagnosticēt pēc B burta, bet tas arī ir vesela atsevišķa tēma. Bet šeit mēs paskatāmies tikai uz garumu, salīdzinājumā pret L burtu. Arī vārdā izbaudīt mums sanāk tur DT, un pēc tam lielisku arī var skatīties. Ja tas B burtiņš ir mazāks par pārējiem, tad tas ir drosmes trūkums, ir bailes, nedrošība. Jo sanāk, ka B burts, viņš simbolizē ķermeni, un ja mēs esam drosmīgi, tad viņš ir stalts, garš, kā pleci atpakaļ, galva augšā, uz priekšu, mugurkauls taisnas. Bet tā, kad tas B burts grib liekties kā kliņķerītis, maziņš vai saraujās maziņš, arī cilvēks sevi tā, diskreditē, ja, kā tu saki, tas nav mans vārds, bet labi te iedarās, un tātad tās ir bailes, un ir pieļaujams, ka B burts ir vienā līmenī ar L burtu vai pat nedaudz garāks, un es savā gadījumā, lai vispār izietu tautās ar rokrakstiem, pirmais burts, ar ko es strādāju, bija tieši B burts, drosmes burts, jo es nebiju spējīga vēl pieķerties klāt savai paškritikai, pašvērtējumam un viskaut kam tādam, kas man iekšēji grauza, bet es domāju, labi, es sev grauzīšu, bet būšu baigi drosmīgā un iešu par spīti visam uz priekšu, un patiesībā tas man izvilka ārā, tas man ļāva atklāties pasaulē un turpināt strādāt ar sevi, ka tagad jau vairs, jau dabiski vairs nav bail, un es arī sevi vairs nekur negraužu un daudz labāk visu kaut ko vadu, emocijas un visu kaut ko pārējo, bet ir kur vēl tiekties. Bet tas B burts ir ļoti labs indikators, un viņš ir mainīgs. Es esmu redzējis drosmīgiem cilvēkiem mazus B burtiņus, jo tajā dzīves periodā viņiem pēkšņi nav ambīciju nekādu. Viņi kaut kā neko negrib. Viņi paņēmuši pauzi un paši pārsteigti, ka neko negribās šobrīd. Kaut gan viņi ir veiksmīgi, forši, bagāti cilvēki, bet ambīcija tajā brīdī nav, bet tas ir mainīga lieta, bet ja jums visu laiku tas B burtiņš ir tāds mazs, tur ir vērts pastrādāt. Jā, ar B burtiņu ir vērts pastrādāt.
Man ļoti patīk šī pieeja, ka tu vari visu laiku sekot līdzi tam, kā tev iet. Nu, ka tas ir ļoti, ļoti tāds izsekojams, pārbaudāms process, kur tu redzi rezultātu ar acīm Mm. savām. Jā, un, Mums to un, vajag. jā, un rokraksts te atkal tā nav ezotērika, tas ir neiroloģija, tas ir saistība ar mūsu neiropsiholoģiju, mūsu neironiem, mūsu smadzenēm, tas ir viss fizioloģiski, kā mūsu fizioloģija kustības atspoguļo tās mūsu iekšējās sajūtas un mūsu raksturu. Jā, un darbs ar ķermeni ir viens no vienkāršākajiem, līdz ar to arī grafoloģija būs arī tajā groziņā strādāt ar ķermeni, arī, piemēram, kad ir kaut kādi saules iedegšanas mehānismi vai tās pašas mēnesis atslābinošās darbības, kas ir saistītas ar kaut ko ķermenim darīt, nezinu, tur uz masāžu kaut vai aiziet, tas būs daudz vienkāršāk mūsu smadzenei uztverams nekā tad, ja mēs ejam tur kaut kādu psihoizglītojošu kursu, strādājam ar savu domāšanu, mainam savus uzvedības modeļus un visu šito, nu, ka tas ir daudz sarežģītāk un tāpēc krietni efektīvāk ir kaut kādās sākuma posmos, it sevišķi, sākt tieši ar ķermeni un ķermeniski mainīt lietas, jo tas palīdzēs pēc tam jau nākamajos posmos darīt šīs lietas jau savā galviņā, un tas, tad, kad mēs to vēl saliekam kopā, tam ir vēl labāks efekts, un tā mēs varam būvēt savu to pili ļoti skaistu. Jā, tieši tā. Skatījos, uzrakstīju, ka B burts ir kardināli mainījies dzīves laikā. Jā, tas mainās, jo mainās mūsu ķermenis. Tas B burts seko līdzi mūsu ķermenim, un tāpēc tas mainās, bet par drosmi tieši būs garums, neatkarīgi no struktūras, vai tas ir kā sešinieks, vai ar cilpu, bez cilpu, garu kātiņu, mazu kātiņu, bet tieši pats burta garums, neatkarīgi no struktūras. Bet jā, B burts seko līdzi mūsu ķermenim, veselībai, un tur viņš mainās. Ārsti, kas ir grafologi, ļoti labi pēc burtiem var diagnosticēt arī slimības, lai gan grafoloģija neuzliek nekādas diagnozes, bet jā, tie ārsti, tie grafologi, kuriem ir ārsta specialitāte, tad viņi arī vairāk specializējās tieši no medicīniskā puses. Es kā psihologs no psiholoģiskās puses. Jā, krūti var ļoti multidisciplināri vēl izmantot grafoloģiju. Amazing. Tu māci taču arī. Tu māci cilvēkus, ne? Jā, es mācu starp citu, ja kāds grib mācīties grafoloģiju, man šodien, es 2 dienas uzliku, man septembris ir dāvanu mēnesis, jo man bija aizvakar dzimšanas diena, svaru zīme, jā, un es uzliku 2 dienas, kad var iegādāties pamatkursa ierakstus, kas bija no pirmās plūsmas ļoti izdevīgi, jūs man vienkārši varat uzrakstīt, es jums iedošu informāciju, un arī drukāto burtu apmācības līdz rītdienas vakaram, jā, tā kā, bet, ja negribās ierakstus, tad es gatavojos 2. plūsmai, un tur pie drukāto burtu informācijas ir anketiņa, kur var pieteikties uz nākamo plūsmu, kas sāksies visticamāk kaut kad novembra 2. pusē. Tā, visi, kurus interesē, kuri grib paši saprast, ejam mācīties. Negribat paši saprast, kā, piemēram, mēs ejam uz konsultāciju. Jā. Tā arī ir opcija, vismaz pagaidām, kamēr ir tā vēl nav super aizņemta un nenodarbināta tādiem brīvākiem projektiem. Vai ne? Vēl konsultēts, bet es vairs grupas neveidoju, jā, tā kā tas mani viss pieņemsim. Bet jā, pie Sandras es pati mācīties astroloģiju negribu, bet tik pa laikam man kāda konsultācija ļoti patīk. Tā, tas ir pilnīgi normāli. Man ir daudzas lietas, kuras man interesē, un es gribu sevi no tās perspektīvas izzināt, bet es negribu to mācīties. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti adekvāti. Jo speciālists visā beigās nav īsti speciālists nekāmā. Kaut kur tas vienā brīdī tas pāriet jau šajā līmenī. Tālūk, labi, mēs palikām pie tiem korekcijas mehānikas, un mēs palikām pie mammas. Un šeit, protams, ir vairāki varianti, kā veidot kvalitatīvas attiecības ar ģimeni, dzimtu, mammu vispār. Tas iedod nenormālu iekšējās drošības sajūtu, jo no kurienes nāk tā nedrošība, ja mēs skatāmies no astroloģijas perspektīvas, man liekas, psiholoģijā ir ļoti līdzīgi. Tas ir 0-3 gadu posms, kad mums šī iekšējā drošības sajūta veidojas, un viņa ir cieši saistīta ar to
pirmkārt, kā mamma jutās, tad, kad viņa mūs gaidīja, kad mēs bijām puncītī, to mēs ietekmēt nevaram. Un, principā, mēs tos 0,3 gadus nekā īsti arī ietekmēt nevaram. Tas veidojas no mūsu mammas, un natālajā kartē mēs ļoti bieži redzam tur saspringtu mēnesi, vai arī manā gadījumā mēnesis ir gan saspringts, gan ugunszīmēs, visi aspekti no ugunszīmēm. Tiem, kas neko nesaprot, tas vienkārši nozīmē, ka esmu ļoti emocionāla, un ja es neko ar to nedaru, tad šīs emocijas nespēju menedžēt, jo viņu ir daudz, viņas ir šausmīgi daudz, un tur sāk rasties šīs te hroniskā trauksme, hroniskā nedrošības sajūta, bail muti atvērt vispār jebkur, pat tad, ja tu esi 15 grāmatas izlasījis par kaut kādu tēmu, un es nezinu, ko es tikko aizmirsu, ko es gribēju tālāk pateikt. Tu padomā, es pateikšu, kā var redzēt attiecības ar vecākiem, ka kaut kas nav īsti labi. Tas būs tas pats mūsu mīļais B burts, un te būs apakšā. Es te mēģināju arī sešinieku veida B burtu uzzīmēt, bet kam jāpievērš uzmanība ir tieši apakšai, ka ir asums apakšā. B burta ovāla daļā, apakšējā daļā ir asums, un tas tiešām lielākoties ir par mammu. Principā es analīzēju, saku, tas ir vecākiem, jo mazums visādi var būt, bet lielākoties tas ir tieši par mammu. Un daļa cilvēku apzinās, bet ir man bijuši teikuši, ka īsti tā kā nē, pat, ka nav, bet rokraksts dod ticamību 90-95%. Varbūt, ka tiešām nav, bet varbūt, ka tas ir tik ļoti sāpīgi, ka ka izslēdz, jā. Jo man pašai, teiksim, kamēr es negāju psihoterapijā, man likās, ka man ir ļoti laimīga bērnība. Un nekas man nav darīts pāri. Tā, pēc tam es kaut kā to apzinājos, bet tik un tā, un kas man vēl ir izslēgts, kur varbūt kādreiz es atcerēšos vai ne, man nav bērnības atmiņa par mammu vispār. Man ar mammu šobrīd veidojās pamazām tādas sirsnīgākas attiecības, bet es līdz 13 gadiem dzīvoju kopā ar abiem vecākiem, pēc tam tikai ar tēti, bet es atceros tikai tēti no savas bērnības. Jā, tas ir tāds fenomens, ko mūsu sistēma izdara. Viņi vienkārši izslēdz to, kas ir pārāk sāpīgi. Tāpēc daudz kur arī, piemēram, man ir bijuši arī gadījumi, kad es vēl konsultēju, un tad, kad es 90% gadījumu mēs pie vecāku tēmas nonācām, tāpēc, ka ļoti lielākajā daļā gadījumu cilvēki tur ir iesprūduši, un mēs varam uz to skatīties no daudzām sistēmām. Tā skaitā no astroloģijas mēs arī uz šo tēmu varam paskatīties. Un bija gadījumi, kad cilvēks vienkārši ir burvīgas attiecības, viss ir kārtībā, un bieži vien es redzēju situācijas, kur tās burvīgās attiecības ir, mums viss ir kārtībā, ja mēs dzīvojam 500 km attālumā, un tad, kad mēs sazvanamies, tad pirmās 5 minūtes ir ok, un pēc tam man vienkārši gribas nomest to telefonu, šis ir ok, vai arī tās ir attiecības mamma draudzene, tad mamma ar meitu ir draudzenes, kas arī ir neadekvāts formāts, mamma ar meitu ir mamma ar meitu, un ja mēs ejam tur, kur mēs katru dienu sazvanamies, kur mēs kopā ar mammu apmazgājam kauliņus savam partnerim, tad tur ir kā ir, tās saucas neveselīgas attiecības ar vecākiem, un ar to ir jādodas vai nu mēs to varam darīt. Mēs to varam darīt caur, piemēram, tām pašām mēnesi atslābinošajām darbībām, bet bieži vien mūsu smadzenēm vajag loģisko ķēdīti, viņa nelineāri nesaprot, viņai vajag aiziet uz terapiju, lai terapeits izšķidā pa segmentiem to visu, pastāsta tev, kā tas strādā, kā tas notiek. Cilvēkam rodas skaidrība, kāpēc tas ir neveselīgi, kāpēc tas vispār nav ok, tajā brīdī viņš var sākt ar to kaut ko darīt. Respektīvi, te ir daudz opciju, kā mēs ar to varam darboties, ir sistēmiskie sakārtojumi, burvīga metoda tieši darbam ar dzimtu. Mamma ir daļa no mūsu dzimtas, tā ka lūdzu. Un šo 0,3 gadu posmu mēs īsti nevaram ietekmēt. Un vēl viens tāds iemesls, kāpēc cilvēki ir bišķi tādā kā noliegumā, neizpratnē, ir kaut kādi signāli, kas norāda uz problemātiku, bet tas ir pēc tam, piemēram, vēlākā vecuma posmā tiešām attiecības ar mammu ir ok,
un bērnam iekšā paliek tas, kas viņā ir ielikts 0-3 gadu posmā un tajā periodā, kad mamma iznēsāja bērniņu. Respektīvi, tās ir mammas sajūtas, ko viņš ir pārņēmis. Un pēc tam jau, kur mēs to tālāk varam ieraudzīt, mēs to varam ieraudzīt tad, kad cilvēks pats savas attiecības sāk veidot, kā tur izskatās, kas tur vispār notiek. Un te atkal, tāds riktīgs godīgums pret sevi jāpieslēdz, tāpēc, ja mēs varam paņemt burtus un ieraudzīt kaut kādu problemātiku, tas ir ļoti kruti, jo tad ir mazāk šīs diršanas sev un mēģinājumu kaut kur, ka, nav problēma. Par citu, es parādīšu vienu universālo veidu, kā var redzēt, ka cilvēks tiešām neredz savu problēmu, kad viņš pat neapzinās, ka viņš to neredz. Tas ir, te nevarēs saprast tik labi, paņēmus te. Un tā uzzīmēšu tā, lai es varu saprast, tas ir D burts, kas ir veidots no 2 vilcieniem. Ar ovāls sākumā ir uzvilkts, un tad ir kātiņš klāt. Jo lielāka atstarpe, jo vairāk cilvēks neredz. Vienkārši prāts aizliek automātā ciet, nav problēmu, un viņš tiešām tam tic, un tiešām ir pārliecināts par to. Vienkārši viņa psihe ir visu noslēpusi. Arī skolā māca šitā rakstīt briesmīgi. Un pēc tam domā, kāpēc bezatbildīgi bērni. Agrāk nemāk, D burts mainās ik pa laikam, ik pa gadiem, kā māca rakstīt, bet šobrīd viņš tiek mācīts rakstīt šādi. Ar 2 vilcieniem. Es mācījos, mums mācīja rakstīt, stulīt mēģināšu parādīt, man vairs nesanāk tā uzzīmē. Šajā te mums mācīja rakstīt. Redzi tādu tā kā asu? Ak, Dievs, ar paškritiku. Tas asums apakšā ir paškritika. Jā, mums mācīja šādas burvīgas D-burtus rakstīt. Jā, un es vēl atceros, ka manai latviešu valodas skolotājai, viņai visi rokraksts bija, viņai bija A burtiņi tādi kā, tā kā pilītes tādas, visi D, visur, kur vajadzēja būt aplītim, viņai bija tāda kā pilīte ar asumiņu apakšā, un man likās, wow, cik stilīgi. Un vai ne? Jā. Uz kaut kādiem burtiem, un es domāju par kādiem asajiem rokrakstiem, un tieši liekas riktīgi nesmuki tagad, bet kādreiz likās. Kādreiz likās smuki. Šito es nezinu, vai var redzēt, tas ir reku kā EL, tā kā cilpa kātiņā. Šito man gribās fiksi atbildēt, tā cilpa kātiņā ir bail, ko par mani padomās. Klasiskās komplekss nespējai būt pašam, un tas visbiežāk ir, tagad jau es novēroju reti, ka tas ir uz visu pasauli, bet biežāk tas ir par tiem cilvēkiem, kas ir nozīmīgi, vecāki, skolotāji, partneri, kaut kādi kolēģi darba vietā, kas ir nozīmīgi. Iespējams, tur, nezinu, Āfrikā viesnīcā darbinieki, būs vienalga, ko viņi padomās par tevi, bet tie cilvēki, kas ir nozīmīgi, to viedoklis ļoti ietekmēs arī neapzinātā līmenī, un tas traucē izvēlēties savu sirds darbu, savas sirds attiecības, savus sirds hobijus, tāpēc, ka nedod Dievs kādam no tiem cilvēkiem ir fantāzija, ka viņiem varētu tas nepatikt. Viss mums iestājās bloks, un kā psihe mūs pasargā, viņi pasargā tā, ka es nezinu, kas ir mana sirds nodarbošanās. Es visu dzīvi meklēju, bet es nevaru nonākt, es ticu, ka kādreiz man kāds pateiks. Jā, vai no augšas man pateiks, es saņemšu ziņu no augšas, bet tās ir tikai tās iekšējās bailes nedarīt kaut ko tādu, kas citiem varētu nepatikt, jo vairāk cilpas, jo plašākas, tas pats arī būs burtiņā, ja ir cilpa, tas par darba vidi vairāk, tad jo bailīgāks ir cilvēks, jo viņam grūtāk ir sevi izpaust tādu, kāds viņš ir. Jā. Es tik maz redzu cilpas sev D-burtos, man vēl joprojām kaut kur parādās, bet es nezinu, vai tu atceries, bet tad, kad mēs pēdējo reizi rakstījām, man bija daudz cilpu, un tagad es mēģinu atrast, un reāli varbūt tur vienā rindkopā kaut kāds viens D-burts. Tu esi mainījusies, jo es jau ļoti labi atceros mūsu pirmās sarunas, un kad tu vēl nebija publiski pazīstama, un tikai mēģināji saņemties,
Un es atceros tos teikumus, bet man tur ir kolēģi, bet man tur ir tā, Es bet kā es tagad to vienu nobloķējusi. jā, lai tik neredzētu tā, un es tā, nu jā, bet tā, tu esi milzīgi to darbu izdarījusi, un tāpēc nav cilpis. Nu, ne, viņas pazūd, Jā. viņām nav kur Esmu tur būt. šokā īstenībā, jo es vienkārši, manās atmiņās viņas ir, un tagad es skatos uz saviem tekstiņiem, un viņu man gandrīz nav. Super. Man arī pa laikam ir, jo nav tā, ka man ir pilnīgi vienalga un pilnīgi nospļauties par visu, bet arī tas nav tas, ka nospļauties par visu. Tā ir brīvības sajūta, Jā. ka var saņemt jebko, un manī tas neko nemaina. Vai es saņemu uzslavu? Nē, man ir patīkami. Es to izbaudu. Ja es saņemu kritiku, tas ir, es nenocietinos no tās kritikas, bet tas man nemaina manu vērtības izjūtu. Es viņu, tā kā vējš uzpūta visu. Jā. Un aizgāja garām. Tā kā pilnīgi nāk un iet, vai vilnis nāk un iet jūrā. Un tā nav arī norobežošanās, jo citreiz es arī strādāju ar cilvēkiem, un viņi saka, mums tādiem nejūtīgiem jāpaliek vai kā, ka viss vienalga, un tā es tā, nē, tas ir tas apspiestais stress. Tas nav par būšanu sev un būšanu drosmīgi pasaulē. Jā, reizēm arī tas, tā apspiestā kāda trauksmīta, viņa izpaužas, kā tur, es te cenšos priekš visiem, un tad ir otrs vilnis, otra galējība, kurai dirst visi atšieties no manis, negribu nevienu redzēt, mums liekas, ka tās ir robežas, patiesībā vienkārši tas ir, viena galējība kaut kam citam. Vai ne? Jā, tālūk, kaut kas te, nezinu, kā sauc, bet prasīja par labāko grāmatu iesācējiem, lai iepazītos ar astroloģijas pamatiem. Nav tādas, es tiešām nevaru ieteikt, ja gribas adekvātu astroloģiju, paskatīties, kā viņi strādā, tad tas, ko es varu ieteikt, ir astroloģijas ABC, tas būs bezmaksas instruments. Manā profilā var ieiet, uzklikšķināt uz linka profila bio un atrast, viņa tā arī saucas astroloģijas ABC. Tur ir pāris nodarbības, obligāti skatāmies kopā gan PDF materiālus, gan runājamās nodarbības, tas iet roku rokā, atsevišķi būs sarežģīti saprast, un no turienes var tiešām tādus pamatiņus apgūt, un ja kaut kur kāds kaut ko runās par astroloģiju, tad būs izpratne par to, par ko tiek runāts, kas tas vispār ir, un kas man tur kur atrodas tālūk. Vienu grāmatu nevaru ieteikt, ir ļoti forša grāmata, ir ļoti forša grāmata bioastroloģija krieviski, viņa nav nevienā citā valodā pieejama, un viņa būs uztverama tikai tajā brīdī, kad jūs jau kaut kādu gadu praktizēsiet, jo viņa ir ļoti tāda daudzšķietņaina, dziļa, un tā valoda ir diezgan sarežģīta iesācējiem. Vēl ir dvēseles formula duši, arī tikai krieviski pieejama, to arī var palasīt, viņa ir bišķi vienkāršāka, nav vienkārša, un tur vēl kaut kur var atrast kaut kādas mazliet novecojušas idejas par to, kā cilvēkam ir izdevīgāk, efektīvāk, bišķi savādāk tas šobrīd ir, bet daudz ko no turienes var paņemt forša grāmatu, neko citu, sorry, es nevaru ieteikt, es esmu citu šķirstījusi grāmatnīcās, kaut kādas grāmatas man pašai ir uzdāvināta, viena grāmata ļoti, ļoti sen, kad es tikko sāku, un par tādām pamata lietām astroloģijā. Viņas ir ļoti interesantas, bet tur ir diezgan maz tādas jēgpilnas lietas var paņemt priekš sevis, bet tīri interesē, var mierīgi ejiet uz grāmatu, šķirstiet, skatieties, pētiet, droši var to darīt. Tas, ko es neiesaku 100%, ir bez nekādām pamata zināšanām kaut ko internetā meklēt. Tas ir kaut kas, ko es ļoti iesaku nedarīt. Atrodiet tad labāk kādu, kas jums var iemācīt, kādu, kurš zina, kurš praktizē, bet nemeklējiet internetā. Tad, kad jūs jau esat kādu laiku tur gan izmācījušies, saprotat tādus adekvātus pamatus, tad jā, protams, tas ir interesanti kaut ko palasīt, redzēt kaut kādas perspektīvas cilvēku, bet ja jūs ar to sākat, visdrīzāk, ka jūs ātri vien nobīsieties. Tā, cik astroloģija ir briesmīga, jo vēl joprojām daudz, kur viņu tā pasniedz. Diemžēl.
Labi, atgriezīsimies. Es iziešu tagad cauri tam, jo mums jau Es ir ātri tiem diviem burtiem atbildēšu devai. par tiem diviem burtiem. Par D burtu, ja puncītis atdalās no kātiņa, ja viņi ir savienoti, bet augšiņa drusciņa atdalās, ja, tā kā D burtā, tā ir forša iezīme, tās ir labas pašprezentācijas prasmes. Bet, ja tas D burts viss puncītis atdalās no kātiņa, ja, tā ir savu problēmu neredzēšana. Tā kā šitā mazā šķirbiņa ir tīri feina. Un otrs jautājums bija, ka nebūs spoguļraksts, te būs g-burts, apakšā asumiņš, cilpā asumiņš. Tas pietrūks laiks seksam. Vienkārši. Tas nav, tas nav nekas patoloģisks, vienkārši varbūt šobrīd. Vienkārši šobrīd pietrūks laika seksam, jā, iespējams, intīmām attiecībām, jo varbūt tur darbs daudz, varbūt otrs nevar, varbūt pats nevar, bet, pietrūks laiks un ir, diskomfortabla sajūta, ja, tā kā laika resursa trūkums, jo tie spicumi, kas ir atkal apakšējās tilpiņās, tas vienmēr būs par laika resursa trūkumu, tikai katrs burts no 4, kas tur iet apakšā, ir par savu jomu, un g-burts ir par intīmo dzīvi, intīmām attiecībām, ir partneris, nav partneris, jebkurā gadījumā par šīm seksuālām, fiziskām attiecībām. Jā, g-burts svarīgs ir starp citu. Jā, ļoti, ļoti svarīgs. Labi, tā, atgriežamies. Ko vēl mēs varam darīt tādu in general, mācīties vispār izpaust savas jūtas, dalīties ar viņām, runāt, sākot ar to, ka mēs runājam par lietām, kas mums patīk, nepatīk, sāpina, aizskar, kas mūs iepriecina ģimenē. Piemēram, tāds elementārs piemērs varbūt ir, vismaz, kad manas attiecības ar Dairu, piemēram, kaut kad sākās, man bija ideja manā galvā par to, kāda ir perfekta sieviete, tā tad noteikti neprasīga nekādā gadījumā, un puķis man nepatīk, nekas man tāds nepatīk, man tas vispār nav vajadzīgs, man vajag tikai tur praktiskas normālas lietas, kaut arī, tā absolūti nebija taisnība, bet, es ļoti labi mācēju savu samalot, un arī Dairim to visu pastāstīju, un tad bija kaut kādi piemēri, tur sāc skatīties kaut uz Instagram, uz vēl kaut ko, un tu redzi, ka citiem dāvina tās puķes, un tev krīt acīs tās situācijas. Un tāds, un tad ir tik grūti pateikt, ka tu gribi, lai kaut ko tādu arī tev dara, un ka tev tas ir patīkami, ka tev tas sagādā tādu novērtējuma sajūtu attiecībās. Ir ļoti grūti atzīt kaut kādas lietas, būt citādākam, nekā tu iemācīji citam cilvēkam par sevi domāt, un nekā tu pats sev iemācīji par sevi domāt. Tad šī te ir tā prasme izpaust jūtas, un mēs to varam tādā veidā praktizēt, skatoties, ko es gribu, ko es neesmu pateikusi šim cilvēkam, ka es gribu. Visbiežāk tas vienkārši būs attiecībās vai nu ar mūsu romantisko partneri, vai nu ar mūsu ģimenes locekļiem. Un tas ļoti skaisti palīdz nobalansēt, jo tad, kad mēs vismaz mājās jūtamies droši, tas jau ļoti daudz iedot, lai ietu ārpus mājām, ārpus šīs te mūsu drošās zonas un runātu. Ja mēs mājās jūtamies nedroši, tās ir auzas. Tās ir totālākās auzas, tāpēc, ka iziet ārpus mājām un runāt un parādīt sevi būs 10 reizes grūtāk. Tā kā šī ir tā lieta, ko var sākt praktizēt, tās ir vienkārši praktiskas lietas, ko mēs varam ikdienā darīt. Jā, tas paprasa sākotnēji daudz, un ar katru reizi paliek arvien vienkāršāk. Tad, ko vēl tas, protams, tādas klasiskās lietas, visas elpošanas prakses, joga, skaņu terapija, vispār uz terapiju iet un par šo tēmu runāt ir fantastiski, jo tas atkal līdzīgi, kā es tikko teicu, tā ir īstenībā iet uz terapiju arī ir mācīties izpaust savas jūtas un vadīt savas emocijas. Tas ir, tas pats vienkārši kaut kur mēs to daram patstāvīgi mājās, bet mēs to varam darīt arī kopā ar terapeitu un vismaz šim cilvēkam atklāties. Tātad atrast vismaz vienu cilvēku, kam mēs varam atklāties. Protams, tur ir svarīgi pirms tam izvērtēt pēc saviem kritērijiem, vai es gribu šim cilvēkam atklāties, jo iet uz turieni sēdēt tajā kabinetā un kautrēties un tāpat neko neteikt, jo man nerezonē tas cilvēks. Arī ir tāda, jūs varat citam kaut kam iztērēt šos resursus un savu laiku, gan speciālista laiku neizniekot. Tālūk. Tad
ir tāda ļoti forša praksa, ka mēs mācāmies uzreiz izpaust savas jūtas, neko nekrāt. Jo tiklīdz sākas krāšana, tur rodas vairāk baiļu, tur rodas pēc tam eksplozijas kaut kādas neveselīgas, rodas neveselīga eksplozija. Es sāku sevi vainot, pārmest sev par to, ka es kaut kā tā izdarīju, kaut kā ne tā pateicu, kaut kas tur ar mani nav kārtībā, un tad sākas sevis vainošana, kas, protams, noved pie vēl interesantākiem rezultātiem. Tātad, jebkuras ķermenis, kas prakses kaut vai aiziet uz masāžu, jau ļoti forši strādā, aiziet pie osteopāta, aiziet pie kineziologa. Kineziologs ir uz ķermeni orientēts terapeits, tad viņš meklē kaut kādus šīs te sabloķētās vietas ķermenī, sasaista to ar cilvēka psiholoģisko portretu un tad palīdz viņam caur ķermeni atslābināt šīs nianses. Principā tas ir viss, ko es šobrīd uztverami varu pastāstīt, jo viss pārējais ies jau bišķi kaut kādā sarežģītākā gultnē, un man liekas arī nav vajadzīgs, tāpēc, ka Irita nereāli daudz iedeva šodien, un vispār, man liekas, šis ir super vērtīgs laiks, un vēl kaut ko mums dos, davai. Jā, no grafoterapijas viedokļa ne ar burtiem saistīts, bet ko var darīt, teiksim, katru dienu arī minūtes 5, 10 pāri taisīt. Man te ir piemēri ar šīm figūrām, bet tas var būt jebkas. Jūs paņemat katrā rokā papildus palvai vai flomasteram vienalga vai zīmulim. Ar vienu roku vienlaicīgi jūs velkat 3 stūrīti, ar otru roku 4 stūrīti. Vai ar vienu roku rombiņu, ar otru aplīti, vai jebkādas kombinācijas, bet doma ir tāda, ka ar vienu roku ir viena figūra, ar otru otra, un vienlaicīgi jūs to velkat nevis šitā reizē, bet šitā te. Tas it kā no vienas puses iestresina, no otras atkal tas ir kaut kas, kas jūs super nomierinās, būs tonusā smadzenes, smadzeņu darbība caur rokām, jūs plašāk spēsiet vispār uz pasauli paskatīties un ļoti labs stresa noņēmējs rudenīgos lietainos vakaros vienkārši šitā 5 minūtes pazīmēt. Tā kā ar figūrām viss ir ar tiem, kam ir vārds un uzvārds plus mīnus vienādu burtu skaitu, var ņemt ar vienu roku rakstīt vārdu, ar otru uzvārdu arī vienlaicīgi. Un tas ļoti paplašina mūsu visu šo smadzeņu darbību un ļoti labi un ļoti nomierina. Tā kā šitā ir vēl viena ķermeniskā praksa, ko darīt. Jā, superīgi. Es jau iedomājoties redzu, cik efektīvi tas varētu būt. Tālāk, bet es domāju, ka mēs ar to šodien noslēgsim. Irita, paldies tev, vienkārši bezgalīgs. Pirmkārt, ka tik ātri atsaucies uz manu piedāvājumu par šo tēmu parunāt, un ka tu izdomāji, ko tu varētu pastāstīt jau uzreiz. Un arī visu, ko tu devi procesa gaitā, kur es kaut kādas lietas pieminu, tev uzreiz ir tāds, rekur par šo burtu vai parunāts, ir vienkārši, man liekas, kosmiski kruti. Šis bija kolosāls laivs. Paldies tev līdz bezgalībai un tālāk. Paldies. Jā. Man ļoti patika šitāda, man tāda pirmā pieredze tādā tandēmā darboties, bet man tā patika, tiešām tu devi tik vērtīgas lietas, konkrētas lietas, tos indikātorus, par ko domāt, pēc tam prakses, ko darīt, un es uzreiz vienkārši redzu, šitais indikators ir burtā, šitas ir tajā burtā, tajā, un to uzreiz var parādīt. Lai Dievs, cik daudz visa kā, paldies visiem. Mana mātiņa ierakstīja, var zīmēt bezgalības, šitā horizontāli. Tas ir vispār stresa noņēmējs, tur neplīst smadzenes pušu, vienkārši zīmē bezgalību, jo tas sanāk, tu aizēji tā kā uz attīstību, tad tu pakāpies atpakaļ atkal uz attīstību. Nedrīkst zīmēt, ja jums vajag izrāvienu kaut kādu, ja jūs sēdēsiet uz vietas, bet ja jums vajag nomierināties, zīmēt šitās mazās bezgalības. Jā, es domāju, ka to sevišķi pēc šī laiva, ka varēs identificēt, kad vajag nomierināties, kad vajag pazīmēt atšķirīgas figūras un vārdu uzvārdu paralēli parakstīt. Tomēr ne tikai nomierināties. Jo, protams, mēs, protams, par to šodien vairs nerunāsim, bet tad ir otra galējība tam visam, kad mēs jau aizējam tajā, ka mēs dzīvojam tādā režīmā, kur mēs nemaz netiecamies uz realizāciju, kur tāpat ir labi. Jā.
To nevajag. Tur ar tām bezgalībām tur var iesaisties. Jā. Bet, nu, ja tiešām tas ir tāds stāvoklis, ka jūs visu laiku realizēties, kaut ko darat, un vispār jums ir tur rezultāti biznesā, rezultāti viss kaut kur, bet jūs jūtat to trauksmi iekšēji, tad, man liekas, tas ir tas gadījums, ka tās bezgalības riktīgi laba tēmai. Jā, tur bez asumiem vienkārši ir ļoti labi. Jā, labi. Paldies visiem, kas klausījās. Es ļoti novērtēju. Labi. Viss paldies, paldies, paldies. Miljonus bučas. Es slēdzu mūs ārā. Mēģināšu šo ierakstu arī ielikt YouTube, lai var klausīties pātrināti, lai var apstādināt, kur vajag. Tagad tas būtu daudz ērtāk. Es paprasīšu Leldai, lai viņa saliek. Tā kā tā, paldies tev. Paldies, paldies un paldies visiem. Atā. Tā.